patiesība reizēm vienkārša. Tas vienkāršas lietas, ja, cilvēka intereses, ja, tajā brīdī, kad cilvēki balso par savām eksistenciālām interesēm, tad saplūst kopā. Tad beidzas manipulācija. Lūk, Amerikā cilvēki balsoja par savām eksistenciālām interesēm, lai tur nebūtu nelegāli migranti. Vienkārši. Ja, kuri atņem darbus amerikāņiem. Vai tā ir patiesība? Nezinu, bet tie cilvēki, kur balso par Trumpu, tie tā domāja. Un es domāju arī pats, ka beigās, ja mēs iesim diskusijā par elitāro politiku, ja, tad mēs arī šeit Latvijā neko labāku nepanāksim. Un mūsu saruna šodien sākās ar himnas dziedāšanu, ar aptuvenu sarunu par labāku nākotni. Ja? Ir katram cilvēkam labāku nākotni. Un mēs aizgājām no tā virzienā, ka lūk, teiksim, ir kaut kāds patiesības monopols ir tikai izglītotiem. Manuprāt, nē. Īsti nē. Katram ir tiesības uz savu patiesību. Un cilvēki to pauž balsojot politikā.